Rubrika Ideju mežs par inovācijām meža nozarē sadarbībā ar Dienas biznesu un Latvijas valsts mežiem. Kad vieni lauza galvas kādu biznesu uzsākt, citi tikmēr dara. Daži uzņēmīgi jaunieši no Garciema neviltot aizrāvušies ar skimborda sporta veidu. Tas ir kas līdzīgs skateboardam, tikai dēlis slīd pa seklu ūdens virsmu. Pēdējos gadus no Amerikas pārņemtiem sporta veidam Latvijā saradies savs piekritēju pulks. Tā kā ārzemju skimborda dēļi ir salīdzinoši dārgi, tad jaunieši izdomājuši radīt savus, Latvijā ražotus un piedāvāt lētāk. Pirmais dēls bija pirms 5 gadiem. Sēdējām ar partneri mājās, skatījāmies YouTube video. Ieraudzījām jauniešus, kas šļūst pa pludmali ar dēli, tad mēs izdomājām, ka jāmēģina uztaisīt tādus. Tā arī tā pirmā ideja radās. Un daudz jau nevajag. Pirmais dēlis tapa pašrocīgi, mājas apstākļos, izmantojot rokas zāģi. Atraktīviem atpūtas veidam ieinteresēto skatu pludmalē netrūka. Ģimenes ieraug to, viens mazais sāk skatīties, vienam mazajam iedod pamēģināt, otrs mazais pienāk un arī vēlās pamēģināt. Tā tas viss aiziet. Beigās viņi visu dienu braukā. Šogad jaunieši nolēmuši, ka šādus skimborda dēļus jāsāk ražot masveidā, atbilstošā ražotnē. Viņu ideju atbalstīja un skimborda dēļu ražošanu uzņēmās Bērzes aplākšņu izstrādājumu ražotājs Troja, jeb tautā pazīstams uzņēmums, kas savu uzticības kredītu iemantojas ar veco labo koka šūpuļa zirdziņu ražošanu. Tagad Trojas ražotnē top skimborda dēļu partija, kas vasarā iekaros Latvijas pludmales un ārvalstu tirgus. No Trojas līdz šim neviens cilvēks nebija nonācis saskarsmē, nelietoja šo dēli. Tad mēs izskatījām šo prezentāciju, ko entuziasti bija pievienojuši, un nolēmām ar puišiem sazināties un tikties un izrunāt, kādas ir tās viņu nākotnes ieceres un vīzija par dēli, kāds varētu būt noiet tirgus, kāds ir viņu prognozes par to, cik varētu pārdot, cik tas ir reāli. Jo pašas mums arī interesē šī ideja, par cik mēs paši atrodamies vietā, kur pludmales ir tādas, kas atbilst tieši skimbordam. Troja jau vairākus gadus nodarbojas ar liektu detaļu ražošanu, tāpēc uzsākt skimborda dēļu izveidi nebija tik sarežģīti, jo uzņēmumā ir visas šim nolūkam nepieciešamās iekārtas. Jaunie skimborda dēļi top no ļoti plānām bērza finiera loksnēm, kas tiek vairākās kārtās salīmētas kopā, līdz izveidojas 9 mm biezs saplāksnis. To no abām pusēm aplīmē ar plastikātu un noslogo vakuma presē. Šādi veidojas dēļa liektā forma. Tad dēli frēzē un uzlīmē pretslīdošo gumijas virsmu. Principā viss šis ražošanas un izstrādes process, jauno formu izveidojām un gumiju pielāgošanu tieši, lai atbilst tam, kas ir nepieciešams. Visu šajā procesā puiši arī paši testēja dēļus, katru nedēļu devām jaunas paraugus viņiem un tika arī testēti, dot arī cilvēkiem citiem, kas pludmalē nodarbojas ar skimošanu. Tā kā tas viss ir gājis roku rokā ar braucējiem. Nav tā, ka mēs vienkārši šeit līmējam un nezinām, kā tas notiek dabā. Jebkurā gadījumā tas ir apsveicami, tāpēc, ka šis produkts nav vairs tikai eksperimentāls, bet praktiski to ir jau pārbaudījuši lietpratēji, ir veiktas dažādas pārbaudes. Un līdz ar to arī tas nozīmē, ka uzņēmums var diezgan droši mēģināt startēt ne tikai Latvijas tirgu vai vēl kādā tirgu, bet šajā gadījumā mēģināt iekarot visu Eiropas tirgu. Tas ir lielākoties produkts, kas vērsts uz jauniem cilvēkiem, tad tas nozīmē, ka tā ir sava veida jauna niša, vai praktiski šajā gadījumā, ja mēs runājam par bērnu šūpuļzirdziņiem, tad tas pēc būtības nākošais turpinājums sava veida pusauģiem vai būt tādiem stipri jauniem cilvēkiem. Zīmīgi, bet tā kā savulaik pirmais dēlis tapa Garciemā Kaijas ielā, tad Latvijā ražotā skimborda dēļa zīmols arī sauksies Kaija. Tagad pašu jauniešu uzdevums ir lepni prezentēt savu izgudrojumu un virzīt to tālāk tirgū. Brauksim pa pludmalēm, braukāsimies, darīsim to, kas mums patīk. Par šo sportveidu varētu teikt, ka viņš tikai turpina pieaugt, jo šo vasaru, 2011. gada vasarā, man pārsteidz, ka mēs rīkojam sacensības Garciemā. Ieradās aptuveni 22 dalībnieki, kas bija gatavi braukt. Tas ir diezgan kupls skaits šādam jaunam sportveidam, kas, es teiktu, populārs tikai, lēnām kļūst populārs 2 gadus apmēram tikai. Es ceru, ka dēļi tiks līdz Portugālē. Lai es aizbraucot Portugālē atpūsties, varētu redzēt šos dēļus veiklos. Kamēr Trojas ražotnē iekārtas līmē un frēzē jaunos skimborda dēļus, puiši jau ķērušies klāt arī dažādu skimborda aksesuāru izstrādēji. Diāna Ļaha, Tautas balss.